Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs šodien apsūdzēja Franciju par kūdīšanu uz jaunu karu Kaukazā, apbruņojot Armēniju. Komentārā starptautiskajai konferencē Baku Alijevs raksta, ka Francija, apbruņojot Armēniju, īsteno militāristisku politiku, kūdot revanšistus un liekot pamatus jaunu karu provocēšanai reģionā. Jāpiebilst, ka Francijā ir liela armēņu diaspora un Parīze bieži kritizē Baku par aizspriedumiem pret armēņiem. Starptautisko vidutāju organizētajās miera sarunās panāktais progress nav izcils, tomēr gan Azerbaidžānas, gan Armēnijas līderi ir pauduši pārliecību, ka līdz gada beigām iespējams parakstīt visaptvarošu miera līgumu. Slovākijas premjerministrs Roberts Fico pārtraucis jebkādus sakarus ar vairākiem lieliem valsts medijiem, apgalvojot, ka tie nesniedz patiesu, savlaicīgu un visaptvarošu informāciju. Fico iepriekš bija paziņojis par plānu mediju pārstāvjiem aizliegt ieeju valdības ēkās. Pret Fico paziņojumu pie valdības ēkas protestē studenti. Izraēlas armija paziņojusi, ka Gazas joslā kādas mošejas pagrabā atklāta ieroču noliktava un palestīniešu teroristiskā grupējuma Hamas raķešu laboratorija. Karavīri atraduši sprāgstvielas, materiālus bumbu izgatavošanai, kā arī ieeju tunelī. Tiek ziņots arī par Hamas komandu centru ieņemšanu Gazas pilsētā. Amerikas Savienoto Valstu aizsardzības ministrs Lloyds Austins paziņojis par jaunu militārās palīdzības paketi Ukrainai 100 miljonu ASV dolāru apmērā. To jau ir apstiprinājis ASV kongress un tajā paredzēta Ukrainas armijai nepieciešamās munīcijas piegāde. Zolitūdes traģēdijā cietušo biedrības pārstāve, saskaņas politiķe Regīna Ločmele šodien preses konferencē vainoja Latvijas tiesu sistēmu, ka tā nenodrošinot taisnīgumu. Arguments – tiesvedības process Zolitūdes traģēdijas lietā, kur 10 gadu laikā joprojām nav notiesājoša sprieduma. Pašlaik Zolitūdes traģēdijas krimināla lieta ir tikusi līdz 3. tiesu instancei, augstākajai tiesai, bet joprojām nav zināms, kad šī instance šo lietu izskatīs. Organizācija Apelsīns aicina daugavpiliešus uz bezmaksas grāmatu gada tirgu 26. novembrī no 11. līdz 2. dienā. Tā būs iespēja dalīties un arī iegādāties ne tikai grāmatas, bet arī pūzles, galda spēles un vinila skaņu plates. Apmeklētāji tiek aicināti nākt ar tām lietām, ar kurām viņi ir gatavi dalīties ar citiem. Šis pasākums varētu būt ne tikai iespēja bagātināt savu kolekciju, bet arī sagādāt prieku tiem, kam tas patiešām ir nepieciešams. Apelsīna gada tirgus notiks Spaļu ielā 1P, ēkas 1. stāvā pa labi no galvenās ieejas. Prokuratūra piemērojusi sabiedriskos darbus uz 200 stundām, atņemot tiesības turēt kaķus uz 1 gadu kādai daugavpilietei par kaķēnu slīcināšanu. Pērnā gada vasarā sievietes kaķenei piedzimuši 5 kaķēni, kurus viņa savā dzīvoklī Daugavpilī pa vienam iemetusi podā un aizskalojusi ar ūdeni. 4 kaķēni gāja bojā, bet 1 izdzīvoja. Apsūdzētā atzina savu nodarījumu un nožēloja izdarīto. Krimināla likums par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kuras rezultātā tas gājis bojā, paredz brīvības atņemšanu līdz 3 gadiem, sabiedrisko darbu vai naudas sodu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 28. novembrī no 10:10 rītā līdz 10:20 visā valstī uz 3 minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas, lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību. Iedzīvotājiem pamata uztraukties nav, nekāda turpmākā rīcība nebūs nepieciešama, jo tā ir kārtējā trauksmes sirēnu pārbaude. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē saturu atbildes Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Alisa Plus Radio.